Mēs esam Kalnamūžā 47. Te viens šoms atbrauc ciemos pie manis. Jā, te nu ir 16. jūlijas. Dosimies reportāži, ja? Tikai es nezinu, varbūt vēl neteiksim, kur mēs braucam. Es tā domāju, kurš tam visiem jāzina. Šoferiem smaida iepriekšējais ieraksts neizdevās. Šoferis ļoti uzmanīgs ir. Jābūt jau dārgu kravu jau pārādāt. Pagatavojamies šauļiem mūsu galapunktam. Un te mēs pavadīsim 5 dienas. Iepazīsim šauļus un to visu darīsim ar velosipēdiem. Uzrakts šauļai. Un pretī ir baznīca. Un šeit sēž 2 pensionāri no Smiltenes. Tā ir mūsu māja. Diezgan nesmuki izskarās no ārpuses, ne? Jā. Nezinām, kā pagalmā iebraukt. Tā, nu ot, tikko ienācām. Nu, ko es varu pateikt? Ka mūs ir sagaidījuši ar konfektēm. Dzīvoklis brīnišķīgs, tikai vēlams būt pagrabstāvā. No lūk, šo 7 izejam ārā. Un dosimies tagad uz netālu esošo veikalu. Lūk. Nopilnē šito zaķu upis. Nu, iepirkies. Priekšniekam saplīsta soma. Filmējām, kad tur nāca. Kur jūs arī? Treniņā? Pirmais treniņš šauļos. Labi? Tie 3 rītini. Ir starpīgi. Pa lielam nav, es ar centos kādreiz tur. Jā. Tī! Viņa Vēžis 64. Dzelzceļa pārbrauktuve. Maršrutu ir izplānojis 116 km. Maršruts ir iestādīts. Viss ir saregulēts. Ieslēdzam kameriņu. Pēc 150 metriem pa labi būs.
filmēts tiek. Skots atkal aiziet garām. Tā, kur esam pie ugunsdzēsējiem? 35. komanda. Maza atpūta. Ēdīsim. Kafija. Šodien ļoti labs maršruts noplānots. Liekam ķiverīt. Vīrietis aizgāja meklēt papīrgozu, jeb dežurantu galveno. Приехали из Латвии. Понял, что с Латвии. Из Latvijas paņaļi, da? Draugs mūsu. Ventenes ūdenis ir izskalo zogus tikai, ja? Смилтене. Да, Смилтен это... И у нас такой местности нету. Но с другой стороны Латвии вы. Tā mums no 5. stāva. Uznāci augšā, darīšu lietas iet, jo... Iedeva atslēgas mums šitādas. Man ies jau stāv tur. Jau nolikts jau no vakara. Tā, slēdzams iet. Kas te? Atslēgas kabatā līdz. Nē, es tur lieku. Tas pats 18. jūlijas. Tie paši braucēji no Smiltenes. 3. diena. Pasvaigs, jā. Šitais nelietis. Arī šī kalnā nobeidza. Šis jau sāk trakot. Uz pusdienām? Nu, treniņa pēc jau var uzšaut kādreiz. Pasies kāds reliefs priekšā vēl tur ir. Ja tu nezinu, sākuma cenu oriģinālo, ja tur var spēlēties ar cenām. Oi! Mēs jau kaut kādā no šitās puses iebraucām reiz. Izmetīsim līkumu. Nu, ko jūs varat pastāstīt? Īsti nav saprotama šī skliera jēga. Mēs esam uz labas gājēja ielas. Jūs redziet? Šauļai.
Lūk, šeit mēs nākam. Iesim. Sarā. Nē, durvis ir vaļā. Lūdzu. Nav neviena. Labas dienas. Из Латвии. По-русски можно. Во! Сразу. Лучше. Лучше. С картой тоже можно платить или? Да. Пенсионеры? 2,5. О. Карточка, да? Да. Но он один билет купил? Нет, Два? Да. Молодец, Я молодец. šķiedrīši. Bet tas ir Sigitas Kutas lietuvietis. Divricis. Tas ir elektriskais. Kuru no šiem tu izvēlētos? Nevienu. Tev nepatīk guļošie? Te ir parādīts, kā saliek. Te ir detaļas visas. Tu lasi, man galvenais ir pafilmēt, ja? Ja tu kaut ko labu atrod, tad saki. Turpinam pafilmēt, paskatāmies. Un nekas tev neuzrunā par šo biļetes cenu. Es nezinu, kā es tagad tev varēšu atlīdzināt tos 2,50. Tas viņa pieskaitīs pie tevi. Pagau, un otrais stāvs, un tas ir viss te. Un tagad mēs kāpam otrajā stāvā. Arī velospēdu muzeja. Te jau koka velospēdi. Redziet, ar koku spieķiem. Šitāda, redzi kā? Tā es neesmu redzējis nekad. Un aplocis, redzi, aplocis bremzē no šitās puses. Jā. Nu, šitais ir dzels. Nē, koks arī. Tā kā vāģi rati. Te ir vairāk no vēstures, ir no vecākiem laikiem līdz mūsdienām, kas ir Lietuvā slaveni sportisti tieši. Un šitos te mēs līmējam, šitāda veida riepas, es atceros. 26. gadā arī šitāds ir bijis ar koka fējām. Aplods. Un gumija ir bijusi. Nē, nu šitais ar no koka iekšā. Koka? Jā, pēc pieķa dzels. Nē, nu viņa ir bijusi kā riepa, viņa vienkārši tagad ir tāda. Karalaika velospēdi. Karalaika velospēdi. Bija musejā kopā ar šo te vīrieti. Koka riteņu vecie. Arī koka riteņā, bet visi arī jautāja man. Viss ir nosacīti, jā. Tas man patika vislabāk. Tātad karalaika velospēdi. Ir sevišķi tas ar to kardānu. Vēl sēdekļi. Kur var atsēsties? Te viņi arī ir citi vēl. Nu kā? Maksas? Bija jāmaksā? Lūdzu, es nopirku. Drīkst mājām aizbraukt. Es teicu, ka tev sāp kājas, tad ņemsi? Bet es atteikšos. Es arī atteikšos. Mēs mūsu uzņem tagad tur. Velo muzejā. Apmierināts cilvēks, un tagad mūsu uzdevums ir drusciņi pastaigāt pa riteņbraucēju brauc augšā. Viegli lieta viņiem. Te jau ir tikai velospēdi. Var aiziet arī paskustināt to. Jā. Es tev atļauju. Ieejam klāt, ieejam. Relikvija. Mēs ar Ilgaru atnācām pie skolas zvana. Neviens jau mums par to nenošaut. Tā, bija labi. Un esam laimīgi izstaigājušies 6 kilometrus jau, iegādājušies vienu jaunu gāžetu. Ja, ko šodien salauzām? To, ko šodien salauzām, kura dēļ netika ierakstīt GPS fails viens. Pareizāk jau būtu teikt guņķi salauzi. Ko mēs ieraudzījām 19.
Jūlija rītā. Brīnišķīgu ceļu gar lauku malu, kurš domāts Jā. saimniecības tehnikai. Un kāpēc apstājamies? Tāpēc, ka tehniskas problēmas. Redziet, dabojām līmēt virsū, ko? Šodien maršruts 118 km. Līdz 12 tiksim varbūt galā. Bet pats galvenais ir, kādā muižā mēs? Pakrujas? Pakrujas muižā Pakrujas muižā. Grupas vecāko par cilvēku. Jā, mēs esam sasnieguši Pakrujas pilsētu, kurā atrodas skaista muiža. А? I don't understand. Еще не работает. А, не работает? Нет, А так посмотреть можно? Нет. Нет? нет. Там вот есть ворота, другие вот там. Там можно, да? Возле забора, да. Там есть касса, надо купить билеты тогда. Jā. Iekšā mums tur nelaida. Turpinām braukt par Pakruju. Ja, ka tur ir kaut kāds parks nobraucam lejā. Arī kaut kas tāds interesants augšā. Nu, ko krāmē atkal ārā? Vispirms ir jāfilmējās, un tad... Vispirms jāpēd, lai var filmēt. Tā. Laiks pusdienām. Divi kaujas zirgi. Kanamdēls, kanjons, jā? Labu apetīti. Paldies. Konditorija lūdzu iet. Nebūs laika vēlāk. Līdz finišam mums šodien vēl cik? 36 km. Būsim atpakaļ Šauļos. 20. jūlija rītā braucām pa vienu no Šauļu galvenajām ielām. Pēc gandrīz veiktiem 50 kilometriem esam atkal kaut kādā Lietuvas miestiņā. Čoms priekšā tas pats brauc. Uz Ventis. Mums uz Kelmi, pa labi mums. Atkal Ventai braucam pāri, arī Lietuvā tāda ir. Pulkstens ir 8:32 un veikti 50 km. 20. jūlijas. Mums pa kreisi, pa kreisi. Sveiki, starti! Vietējie! Jauns ciemati Lietuvā, 2 karogi. 25 vidējais tev arī? Jā. Labā pusē. Valsts ceļš. Futbolu. Šita.
13.05, kurš 20. jūlijas. Atstājam šīs viesmīlīgās telpas, Lukšio 7. Tagad bija mums mikroveņu krāsnes, bija mums leduskapis, bija atsevišķis galds, kā redzam arī gāzes plīts bija, tējkanna, starp citu ļoti daudz garšvielu dažādas kapīšos bija, arī kafija. Vārds sakot, esam apmierināti. Arī norma izpildīta. Tā var ieiet arī parādīt skaisto vannas istabu. Viss pa pirmo. Vienīgais, ko mēs neizmantojām, tā bija versmašīna. Jā. Un tagad dosimies mājās. Vēl viens arī staigā puspliks. Nevar viens sataisīties. Tā, un šīs bija mūsu viesistaba. Kungs izvēlējās atsevišķi zofā, viens pats gulēja. Televizoru vienreiz mēs tikai ieslēdzām. Man bija divvietīgs divāns. Labi, neklausties, ko viņš tev aizkadrā murgo, bet pats galvenais smukākais ir tā skaistā baznīca tur augšā pāri. Nu, skaisti bija. Televīzors punktis, jā. Un pats galvenais saimnieks mums bija atstājis konfetes. Internets diezgan pavājš bija. Jā. Visu esam paņēmuši. It kā praso, visu esam paņēmuši. Tātad cik dienas mēs šeit pavadījām? 4. 4 dienas. Un katru dienu mēs Būtībā mums iznāk pilnas 4 dienas, ja mēs šodien braucam projām, tad vairāk pa 4 nesanāk. Un kopā sanāks nobraukt 500 km pareizi. Nu, kādi 500 Par pāri drusku. 520 apmēram. Nu, redz, norma izpildīta. Nu jā, Ļoti labi. nevar sūdzēties. Nu, vispirms uzliec 2,5, 2,5. Tad mums jāstāj atslēgas šeit. Nu, braucam, taisam, mēs tagad liekam iekšā atslēgas. Vajag ielikt iekšā? Nekabatā. Man nāk smiekli. Nākoties vajadzēs. Labi. Panskām kāpam lejā. Tā, aizmirst pateikt, ka mums bija 80 pakāpiet, lai tikt augšā. Nē, 80 šodien pārskaitīju. Pirmo reizi lūdīja. Jā, pa 10. Visies dārgi. Tādiem dienām mēs vismaz 2 reizes kāpām, 4 dienas, 8, 6, 600, 700 pakāpienu. Nu, tie, kas bija aizmāšīgi, tie vairākas reizes kāpa jau te. Tā izskatās ceļotāji ar somām. Viņš atslēg, saka, ir augšā. Vai visu ir paņēmis līdzi. Aleri mēs redzam vispusē, aleri vispusē ielicis ir. Esiet uzmanīgi. Un šī tā Lukšio 7. Un augšā 5. stāvs. Es vēl parādīju, kur ir sarkanais paklājs. Un katru rītu treniņi sākās šeit. Sarkanais paklājs un pilsētā iekšā. Sapakojuši visu. Nezinu, ko tu esi licis te. Pasies, kas te viņam ir liepuziedi šitie te. Jāpārbauda. 13, 18. Labi, visu gaišu. Paldies šauļiem, paldies Lietuvai. Paldies labam laikam. Jā, 2 nav neviena. Varam braukt? Vēl ir sarkanais, vēl nevar. Nāk. Šā. Pagriežamies tagad uz Rīgu. Vispirms mums sagaidīs Latvijas pilsēta Jelgava. Tā.